19 fani Spotify, jā. Ar to arī sāksim? Ar to mēs arī sāksim. Noteikti sāciet ar to. Sveiki pie mums šokar ciemos viesis, kurim ir 19 fani Spotify. Jā, to nevar noliegt. To var mēģināt noliekt, jo to jau ne visi neredz, ne? Vai to visi redz? To man par prieku vai reizē nožēlu redzu tikai es. Tikai tu. Bet tagad es esmu padarījis. Es esmu bijis ļoti atklāts pret jums un tā kā dvēseli izlīdz senos paplātas uz galda un prieks, ka tu to tā sensitīvi uztvēri uzreiz. Vārdu sakot, šis cilvēks ar 190 Spotify faniem. Daudz labāk, jā. Ir Edgars Ragīnskis, kuram drīzumā jau būs 1900 fani, jo viņš ir cilvēks, kurš komponē, kurš ir žurnālists, kurš ir raidījuma vadītājs, kurš ir docētājs, kurš ir, un es tā varētu turpināt un turpināt. Un svarīgi pateikt, vēl, es pat pierakstīju, viņam ir tik daudz, viss kaut kāpasties vienkārši jāritina, viss, kas par viņu rakstīts, bet man gribas pateikt vēl, zinu ko, par viņu, ka viņš ir Spēlmaņu nakts 2024, 2025 kategorijas gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums, nominants par oriģinālu mūziku Dirty Deal teātro izrādē Alfas. Oh, yeah. Es esmu Kronisks nominants. Slavenajai izrādē taisīja to mūziku. Okay, labi. Tā ir slavenā izrāde, kur biļetes nevar dabūt. Tāpēc, ka tur vienkārši 19 cilvēku zāli. Mākslīgais deficīts. Nē, visiem jau nav Liepājas teātra mēroga. Ar 468 vietām. Nē, īstenībā jau tas spožums, ko jūs te tā tikko ieskicējāt, ir reizē arī posts, tā, ko jūs paši ļoti labi zināt, ka jo tiklīdz ir apmēram miljons dažādu funkciju un pienākumu, kas jau netiek visas obligāti veikts tikai tāpēc, ka to mežonīgi gribas, bet tāpēc, ka ir tāda klusa, bet uzstājīga vēlme dzīvot, nevis eksistēt, un tad piezogas vienā brīdī arī kaut kas ļoti līdzīgs izdegšanas sindromam, bet laikam tā līdz galam aizsniedzies, līdz tam es vēl pagaidām neesmu. Tu vienkārši dari tās, pusi no tām lietām vajag darīt sūdīgi. Tu vienkārši neuztraukties par to. Tur atkal ir vēl viena problēma. Ja tu esi perfekcionists, kurš sev stāsta, ka viņš ir sliņķis, kurš visu laiku tikai lažo un neko tādu vērtīgu pasaulē nedod, tad nevar atļauties darīt slikti. Kaut gan slikti un labi jau ir mums, kā zināms, subjektīvas kategorijas. Ja vien tā nav Spēlmaņu nakts žūrija, jo tad tas ir objektīvi. Tas ir kā bankā. Jā, sveicienu visiem Spēlmaņu nakts. Ļoti labi mūzika, bet... Jā, nepietika. Šī sajūta man ļoti pazīstama, jā. Same. Bet no otras puses man daudz vairāk par tādu vai citu balvu patīk tā sajūta, ka man atnāk izziņa vai randomā kā cilvēks uzraksts sastīklās. Bija, jūs to izdarāt, tu rakstīji mūziku. Jā, es... Tagad vajadzēja pateikt, riktīgi sūdīgi. Ka cilvēku ir uzrunājis un paticis, un tajā mirklī, tad, kad tas ir paticis kaut vai vienam cilvēkam bez manis, tas uzreiz rada sajūtu, ka tad laikam tas nav gluži elti. Varbūt. Mēs te tā uzreiz pabaigtu jau. Labi, tev tagad kaut ko vieglāku. Mēs jau tā, pēc mēģinājumu vienkārši gribējām papļāpāt. Tu varbūt varētu vienkārši pastāstīt, kā tu maz līdz teātrim nonāci. Tev ir tiešām super plašs profils. Mums te vēl pačukstēja, ka tu esi arī kā sauc tos motociklistus, kur ir tie platie gaļi. Un tad boks tev arī esot mīļš un kas tik vēl. Jūs visi mans pagātnes grēkus gribat salikt. Jā, kur tur vieta vispār teātri un kā tu tiki līdz kaut kam tā? Kāds ar Hongkongu var no Smiltenes nonākt pie teātra? Tu zini, kad Hongkonga bija krietni pēc manas nonākšanas pie teātra, un es īstenībā drusciņi gāju prom no teātra, bet pamanījos, dodoties projām. Līdz Hongkongai jāaiziet, ka tik no teātra prom. Šajā gadījumā man vajadzēja, bet pa Hongkongu tas ir bišķi cits stāsts. Teātrī es ienācu īstenībā pateicoties vienai izrādei, ko varbūt jūs esat dzirdējuši, tāds Valters Sīles. Ornitologs un putns tāds viens. Bija Ģertrūdas ielas teātrī izrāde Svētceļnieks. Un tur bija tāds viens, tobrīd man šķita tāds jancīgs, drukns puisietis, kurš ar lielu aizrautību kaut ko zīmēja uz tāfeles vai uz grīdas vai uz sienas. Tas man jau ir piemirsies un saplūdis kopā. Bet es piefiksēju, ka tur tajā cilvēkā, vismaz pēc manas izjūtas, ir kaut kas vairāk. Tad
kaut kā mēs ar viņu sākām arī gluži randomā komunicēt, un viņš man uzaicināja vienai sadarbībai, kas pārtapa muzikālajā pastaigā Mārupīte. Dirty Deal teātrā. To gan mēs esam daudz dzirdējuši. Jā, mēs pat esam grāmatā iekļuvuši teorētiski, vai Kitī Balcer, tā bija vai kāds cits nopietnas pētnieks, kas tas slavenais ekoteātris. Nu, es, protams, žanru klasifikācijā pārlieku neorientējos, un es noteikti nepretendēju uz teātrā mākslas un aroda tādu caurcaurēju zināšanu. Bet viedoklis ir? Kas tas būtu par latvietiem, nebūtu viedokļus, atvainojos. Nu jā, un lielā mērā ne tikai teātra mūzika, es sāku rakstīt, bet vispār atgriezos pie mūzikas, tāpēc, ka mēs ar Valteru sākām sazināties, jo es strādāju tobrīd Latvijas Radio 3 klasika ar manu super augsto pēdiņās pašvērtējumu. Es biju sev noformulējis, ka kāpēc man komponēt mūziku, jo pasaulē jau tā ir tik daudz sliktas mūzikas, nu tad nevajag radīt vairāk. Un, nu, apmēram, lai saprastu man ego mērogu. Un tā kā Valču mani paaicināja sadarboties, tad es sapratu, tas ir tāds foršs veids, ka tu it kā raksti mūziku, bet tu it kā neraksti mūziku, tāpēc, ka tā ir tā dalīta atbildība. Un to es piefiksēju vēl kādreiz mācoties dārziņos, ka dārziņu skolā. Es esmu pianists pēc pirmās izglītības, un tad, kad man bija jāspēlē solo priekšnesumi, mūzika, ko es neesmu komponējis, man bija nenormāls stress, jo visu mums trenēja, bet netrenēja psiholoģisko noturību, sagatavošanos uzstāšanās reizēm un visu šo īstenībā ļoti smalko niansēto padarīšanu. Un es no situācijas, ka es nevaru cilvēku priekšā paspēlēt, jo es pārāk uztraucos, izgāju to, ka es biedrojos ar citiem kameru muzicēšanā, ar citiem mūziķiem kopā spēlēt. Vai arī radot savu mūziku un to spēlēt, un tu man neviens nevar pateikt, pareizi nospēlēt, kā jūs zināt, ka pareizi vai nepareizi. Un tieši tāpat arī ar teātra mūziku, ka tas tomēr ir sintētisks mākslas darbs, kas ir dažādu mākslas formas aplūsme, un mūzika ir tikai viens komponents. Nu, tikai, protams, man kā komponistam gribētos teikt, tas ir ļoti negodīgs vārds, jo mūzika ir integrāla sastāvdaļa teātra izrādē, bet vienlaikus mana pieeja teātra mūzikai lielākoties, nu, varbūt izņemot lūk tevis piesauktās alfas, jo tas ir žanriski klasificēts kā kas tā teica? Vai tas bija Atis Rozentāls vai Edita Tišheizer? Šeit Edita tā bija, kur teica, ka tas ir tas izmisuma mūzikls. Ja? Bet ārpus šī mūzikas centralitātes gadījuma visur citur mūzika it kā ir fonā, it kā tas ir kaut kas neuzbāzīgs, bet fonā nevis kā muzaks liktā, ka tu tur vai lielveikalā, kur tevi domā, ka Dievs izslēdziet visu to drazu. Kaut arī es nezinu, protams, vai kāds klausoties man mūzika teātri nedomā tieši to pašu, bet man gribētos cerēt, ka nē. Ka mūzika neuzbāzīga, bet paspilgtina iedarbību uz skatītāju, pozitīvo vai kādu transformatīvo, un palīdz vieglāk aktieriem strādāt. Es ļoti gribētu cerēt, ka arī tu gati... Nu, pagā. Vieglāk strādāt aktieriem, zini kā, šita gan es tev nepiekritīšu, tāpēc, ka skaidrs, ka mūzika paspilgtina to, ko režisors. Ja šī aktieri, tā kā, tā ir tāda teorija, man liekas, ka vienkārši, ja režisors īsti nezina, kā aktieriem likt nospēlēt ainu, tad uzliksim šeit romantisku mūziku, būs romantiski, vai uzliksim šeit tādu mūziku, būs bišķi dramatiskāk. Ka vienkārši, kad aktieri paši, tā mūzika iedod papildus būstu, tā kā handikapu vai dopingu, lai var nospēlēt to, kas īsti varbūt nespēlēs. Tas ir viens no. Protams, ka mūzika papildina un veiksmīgi piemērota mūzika, un tas viss ir cool, bet ir arī šis, ka tas viens, tad man vajag kaut kādu palīdzību, un tad tā mūzika vienkārši ienāk. Edgars! Jā, es tev piekrītu. Tā arī māc būt man, tādas situācijas man ļoti nepatīk, jo tā ir tāda spekulatīva lietu samēra organizācija. Bet kā notiek, piemēram, darbā, lūdzu, tev un Valteram vai jebkuram citam režisoram? Piemēram, Ingai Tropai. Tā sadarbība ar režisoru ir kāda. Tu ierodies, tu esi tas pirmais iniciators, kurš saka savu viedokli par to, kur un kam un kā varbūt būtu jāskan, vai režisors ir tomēr pirmais, kurš saka, man šķiet kaut kā, vai tas ir baigi mainīgi. Jo es nesaprotu tās lietas. Redzi, es atkal būšu sabojāta plati, tāpēc, ka man nebiļus nākas pieminēt atkal savu nepārāk augsto pašvērtējumu, un tas cilvēkiem ar hronisku depresiju man šķiet varētu būt diezgan tāds liels rakstura lielums, bet es ar to savu nepārlieku
pārliecinātība neesmu nekad bāzies citiem cilvēkiem virsū. Es gribu šitā. Tas ir gan labi, gan slikti, tāpēc, ka teātrī, lai cik autoritārs nebūtu režisors, un tas nav gluži stāsts par sīli, bet vispār par to profesiju, tur ir jāieklausās citos cilvēkos. Pretējā gadījumā, tad taisi, tā kā es nezinu, tagad jau par vati pārtapušais Griškovets savus mono izrādes, un es pats cilvēks orķestris. Bet tas otra galējība, kad atnāk komponists un saka, es domāju, būs tā, man arī nešķiet īsti simpātiski, tāpēc, ka, tad arī nav sadarbības, jo komponists noliek fakta priekšā visus pārējos, un tiem ir jāpielāgojas. Un man tomēr šķiet, ka tā pielāgošanās teātra mākslā un tajā visu tik ļoti dažādo profesiju vai ievirzu cilvēku sadarbībā ir liels skaistums, ka mūs pēc kapitālisma ienākšanas Latvijā 90. gadu sākumā, mežonīgā kapitālisma, mums tur sāk stāstīt, tu esi viens cīnies, kapā, darbojies. Varbūt kādam tas dod baigo pašapziņas porciju un tādu enerģisku grūdienu, bet citiem tas atkal nokauja entuziasmu. Un tajā mirklī, tad, kad es, piemēram, aizbraucu jau uz tevis pieminēto Hongkongu un skatos, Gata pieminēto Hongkongu, un skatos, kā tur cilvēki sadarbojas vienota mērķa labā. Tas arī tikpat labi ir tas pats Japāņu bušido princips, kad kolektīva darbs ir tas, kā labā mēs strādājam. Labi, atkal par darbu kā centralitāti cilvēku dzīvē nerunāsim, bet kopā mēs vienmēr izdarīsim labāk nekā vistalantīgākais, visjaudīgākais, viskrūtākais individs. Tā mentalitātes lieta, Hongkongā droši vien, kur ir miljoni tādu pašu, kā tur tas kolektīvisms vienkārši kā tāds. Un arī konfuciānisms, kas autoritāti liek kā uz pjedestālu vissvarīgāko. Un turpat no Hongkongas blakus esošā Ķīnas Tautas Republika ar to ārkārtīgo cilvēku vienādošanu un tādas homogēnas masas veidošanu no īstenībā ārkārtīgi daudzām etnicitātēm un sociālām grupām. Jā, tas ir pilnīgi kaut kāds cits džesis. Bet labi, no tā negatīva atpakaļ uz manā skatījumā pozitīvo to teātra mākslas profesionālu sadarbību un arī Rasa tev jautājumu par to mūzikas tapšanu. Es meklēju vidusceļu. Es kādam varbūt cilvēkam, kurš mani vēro no malas, var šķist kategorisks, lecīgs vai kaut kāds tam līdzīgs, ka man nav īpaši ilūzija, ka man kāds diži vēro no malas, jo 19 cilvēku vēro. Un 109. Mana tā doma ir tāda, ka sliktākās attiecības, kādas es vēlos ar cilvēku, ir neitrālas un no tā tikai uz augšu un labāk. Tā, protams, ir utopija, bet vienlaikus teātrī strādājot un teātra mūziku rakstot, tas ir iedzīgākais. Nāk prātā Pūti vējiņi, kas kinolente gan Neliepais teātra izrāda un arī ne citu teātra izrādes, kur Imants Kalniņš bija pilnīgi suverēni un separāti uzrakstījis savu mūziku, kas ir izcila un aiznesis, lūk, šāda būs tā partitūra, un režisors tad neko arī citu nemainīja. Un te mēs, protams, arī varam pateikt, no vienas puses, neviens no tiem cilvēkiem, kur ir iesaistīti procesā, vismaz virsmas līmenī domājot, nav tāds profesionālis kā tas komponists ar savu grādu vai ar savu autodidaktu izglītību, pieņemsim, bet tas, kas man patīk un reizēm mazliet arī padara tādu tramīgu dažreiz, piemēram, sadarbībā arī ar Valteru, ir tas, ka es no vienas puses zinu, vai pat nezinu, es esmu radījis mūziku, kas bieži vien top intuitīvi, nevis racionālā sākotnē. Es to parādu Valteram, viņam tā patīk, bet tas, ka viņam šī mūzika patīk, neko nenozīmē, jo tā var nestrādāt konkrēti. Es to piesakošu Spotifyā, bet man vajag kaut ko citu. Valters tā. Jā. Labi, nesaku. Un īstenībā gadiem ejot, ne tikai mati kļūst cirmāki un pamazām saprot, ka vajag iet uz svaru zāli, lai nevis kačātos, bet lai testosteronu izstrādāšanos stimulētu. Nāk arī, zināms, sociālais status vai reputācija, kas nav par skaistām acīm iedots. Es nedomāju, ka man būtu tik skaistas acis, bet ka mēs... Vecais princips, ja tu pietiekami ilgu laiku kaut ko sistemātiski dari, nav iespējams nesasniegt vismaz zinām profesionālismu līmeni. Ja? Tā runā. Vai ne?
Tā viena runā. Uz to arī, lai iet elektrolīti. Jā. Zini, kas man fascinē? Es vienkārši klausos tavos teikumos, un es tā nomierinos ārprāts, jo man vienmēr liekas, nevis liekas, bet es zinu, ka man gadās uzrakstīt vienu teikumu pa puslapus, un tad viņi tur nabaga mirst. Tas gar radinieks satikuši, jā. Bet es tev izsaku līdzjūtību, mums ir vakars, un es ticamāk, ka tad, kad es esmu teikuma vidū, tā kā mēs būtu lietojuši, teorētiski to substanci, kur neviens no mums nekad nav lietojis ar ciparu kombināciju 420, tu vairs neatceries, kas ir noticis teikuma sākumā. Bet varbūt arī nevajag, jo galu galā mēs taču baudām procesu, un rezultāts, es ceru, būs skatītājiem, klausītājiem, šī visa rezultāta vērotājiem, baudītājiem patīkams. Tas ir rāģiņu rūdījums, vai kas tas ir? Tu visu mūžu runājis? Tas ir profesionālais kretīnisms drīzāk. Rāģiņi bija tā, ka es nonācu Latvijas Radio 3 klasika, saņēmu savu pirmo algu un nodomāju, man maksā naudu par to, par ko man skolā lika piezīmes. Edgars traucē stundu, novērš klases biedru uzmanību, kas bija pilnīgi taisnība, protams. Tagad šitā. Bet gudri nav malku cirst, which kind of defeats the purpose of us being here right now, vai ne? Es maltā. Es gribēju teikt, ka es daru tāpat, kā Sīls dara Edgaram. Tad, kad uzrakstu to teikumu pa puslapas, vienkārši tā kā foršs teikums, bet es te tā, es šitā, un tad es tā. Un kā tu rakstīt, vai to izturies tajā brīdī? Ir daži, kur tā drīz. Man viņa atļauj. Man viņa kaut kā atļauj. Jā. Redzi, tu droši vien melot, ja teikt, ka tev sirsniņā pilnīgi nekāda stīga neiet trīsas to brīdi, bet vienlaikus... Nē, man ir trīsējusi daudz stīgas, bet kaut kā... Nē, jau pirmais rodeo. Tieši tā, un arī kaut kā... Slow down, cowboy. Kaut kādā vienā brīdī, man liekas, arī... tu vienkārši saproti, ka tev jau tas... Jūs jau ejat uz vienu mērķi, jūs jau gribat, lai labāk. Teātrī vismaz man liekas, ka tas ir tas kaut ja nav kaut kāds patoloģisks sabotējums. Jā, tieši tā. Un tad es domāju, ka tas cilvēks, ja viņš kaut ko iesaka, tad tomēr viņš to iesaka ar jēgu, nevis tikai tāpēc, ka... Bet ja viņš ir stulbs? Tad mums ir taisnība ir tev. Ko tad? Mums ir problēma. Bet tāda situācija jau dzīvē mums faktiski negadās līdz. Nekad. Bet vispār mēs esam sapulcojušies, tāpēc, ka pēc trim dienām. Ļoti drīz. Liepājas teātrī pirmsrāde. Bet, kad šis iet gaisā, tad jau droši vien ir bijusi pirmsrāde, ne? Tad jau būs bijusi pirmsrāde, bet mēs šeit esam, tas, kas klausās, jā, tas sapratīs. Un mēs tad tikko pēc mēģinājām, un tā, es vienkārši gribēju, tad, mēs jau iepriekšējā ierakstā ar Valteru Sīli runājām par šo izrādi, bet tagad mēs runājam arī ar tevi, šīs izrādes komponistu. Vai tu vari nodefinēt, žanriski, kas ir tā mūzika, kas skan šajā izrādē, tava mūzika? Ļoti labs jautājums. Man vienkārši interesē. Haidī, labs jautājums. Visbanālākā un neko nepasakošākā atbilde. Tad to nemaz nesaki? Nē, tu nedzirdi to, ka es tev saku. Ir tas, ko apzīmē, tad, kad tu mēģini atrast, piemēram, servisā DistroKid, kas ir komponistiem un mūzikas radītājiem tāds mūzikas augšuplādes un publicēšanas šādos straumēšanas servisos rīks, tu meklē žanrisko piedarību un vēl cer ārā nevar atrast crossover. Uzliec crossover, tāpēc, ka šeit ir šis tas no pseido-etnogrāfiskas pasaules. Es nepretendēšu. Labi. Šeit apakšā ir asterisks un paskaidrojums, kāpēc mēs šādas precizējums, un kāpēc brīžiem ir tas American English accents, mums accents bišķi. Tad tur ir tautas mūzika, tur ir man kopš laikam pusauģa gadiem ārkārtīgi tīkamas, kādam varbūt šķietam banāls, bet man reāli tāds tīras elektronikas, sintezātora skaņas, ar sintezātoru saprotot digitāli sintezētu. Un te es šo atļaušos uztvert kā komplimentu, jo Vangeļa mūzika, grieķu komponista, kurš relatīvi nesen ir aizdies mūžībā mūzika, un tieši Blade Runner man ir ārkārtīgi tuvs un mīļš. Un vispār es dzīvē ārkārtīgi daudz ko ieguvu tad, kad es
sapratu, ka nevajag īpaši kompleksot par to, kas tev pirmajā mirklī šķiet banāls. Neobligāti es runāju par savu mūziku, bet vispār. Tāpēc, ka... Cheesy lietas ir labi. Katrā banalitātē ir kaut kas tīrs un skaists, un tās banalitātes to štampu mēs pēc tam uzliekam paši ar savu racionālo personības aspektu, un tad mēs īstenībā sačakarējam paši sev diezgan daudz kā no prieka. Neatceros, kas to teica, bet kaut kādā sarunā arī man ārkārtīgi patīk tā doma, arī par klišejām. Ārpēc, šausmas klišejas. Baidāmies, mūkam prom tikai, kad tik nebūtu klišejas. Un būsim tikai bet patiesībā jau tā klišeja ir kultūras lānis. Ja. Ne par velti jau viņš tā kā nostiprina vienkārši savu pozīciju. Tas strādā. Vajag tikai gaumas robežas saglabāt. Kas ir ļoti... Tur jau ir tas triks. Tas jau ir tas triks, saprotiet, bet no otras puses, ja, manuprāt, dzīvo 21. gadsimta 3. desmitgadē, kas jau tēmēja gandrīz 4. un pusi jau būs nodzīvot drīz. Ārprāt, man jāpieturas pie galda. Nē, es akurāt negribēju tev radīt tādas pārāk dziļas pārdomas. Ceturdaļa tiešām ir. Kā ārprāts. Shocking news. Tu atgūsties. Es jā. Jā, mēs mūsdienās dzīvojot, par jums man nav informācijas, bet par sevi es diezgan skaidri zinu, ka es neesmu ģeniāls, un tas ir reizē, vajag jēlu, tas liels atvieglojums. Un man ir skaidrs, ka visticamāk es neko šajā pasaulē tādu super unikālu, mega inovatīvu un groundbreaking zemi lauzošu. Jā, neieviesīšu un labi, īstenībā turpinām, es mazliet optimistiskāks. Mēs visi dzīvojam savstarpēji saistītā gan lineāri, gan vertikāli, tātad gan pašlaik telpā, gan arī laikā integrētā un saistītā visumā. Un nav jākautrēs no tā, ka mēs balstāmies uz to cilvēku pleciem, kur ir nākuši pirms mums. Jāzeps Vītols, mūsu mūzikas klasiķis, to teica, un Jautarītai Putniņai, vienai no 20. gadsimta jaudīgākajiem latviešu pianistiem, vispār mūziķiem bija iemīļots teiciens, ka tu esi tik liels, uz cik paudžu pleciem tu stāvi. Un tas kaut kādā ziņā sasaucas arī ar tavu dramaturģiju izrādē, kur pārliek daudz nenospoilojot, var pateikt, ka viens no personāžiem stāsta par to, ka tu esi koks un tavi bērni ir zāri, un tā jūs skatāties līdzībās tālāk aizejot, kā mēs veidojam to savu mežu. Un līdz ar to arī tīrām pasaules ekosistēmu šajā gadījumā kaut kādu garīgi intelektuālo pieņemsim. Jā, tādēļ no tām klišejām vairīties mežonīgas vēlmes man nav. Protams, akurāt speciāli aiziet, ja vien tas nav mākslinieckās izteiksmes paņēmiens, ka es tagad gribu iekrāsot kaut kādu epizodi, varbūt mazliet grotiskā krāsā, tad tā, protams, es negribētu rīkoties tā. Bet no otras puses cilvēku gaumes ir tik ļoti atšķirīgas, un tas, kas patīk vienam riebis citam, un tas, kas vienam uzdzen zosādu no nepatikas, citam zosādu rada pilnīgi citu, tos pozitīvāku iemeslu dēļ, tad, atcerētos Elīnas Garančs teikto, es neesmu 5 eiro banknoti, kas patīk visiem. Man ir jāizvēlas, vai es esmu mīļa visiem, vai es esmu godīgi pret sevi un patiesi pret saviem tuvākajiem. Man domāt, ka laikam es pierakstos tiem otrajiem. Bet tad visi nefano par Elīnu Garanču? Es nefanoju. Es viņu ļoti cienu, bet es neesmu fans. Bet, ja tu pieminēji Blade Runner, tad Blade Runner Denis Villeneuve filmā 2049, tur tā galvenā antagoniste, pat ne galvenā antagoniste, bet tas androīds vai tas mākslīgi radītais cilvēks, tā Love. Tā dāma. Es tagad baigi pieņemu, ka jūs abi to filmu esat skatījušies. Es esmu redzējis, bet es neko neatceros. Lūk, tur vien varoni matā atgādina Elīnu Garanču, to kāds no skatītājiem var iegūglēt un pārbaudīt. Un tad man uzrakstiet, tu pilni muļķības, kāds bullshits, ko tu runā. Labi. Vai ne, mēs sakām, ko mēs sakām? Par ko mēs sakām? Jā, tev izdāks tās atbildes sanāk. Es tad vienkārši šmaukšu un tev ir bijuši 2 mēģinājumi šodien jau. Man bija 2 mēģinājumi, jā. Tāpēc...
Apcerīga pauzīte. Te man Tas paturpina. Jā, ko jūs vēl gribētu uzzināt? Nē, nu, mēs te veicām mazu aptauju, jā, protams, mums tā allaž daram jautājumu, kurus mēs uzdevam, nav obligāti no Visi mums nav mūsējie. nākuši, jā. Un, Ja te kaut kas nepatīk, tad tie nav mūsu jautājumi. piemēram, kur jautājums, kurš ir tavs mīļākais teātra mūzikas komponists Latvijā, izņemot tevi pašu? Es noteikti neesmu savs mīļākais latviešu mūzikas, teātra mūzikas komponists. Tā, kas te man patīk? Es vienu baigi neizvēlēšos. Man nav... Nu, labi, pāris. Pāris. Pirmkārt, man ļoti patīk tas radošums un tā brīvība, kur es arī savā ziņā apskaužu, ko savā mūzikā demonstrē Jēkabs Nīmanis. Es zināju, ka mums atliks. Vai ne? Tu mums vienkārši redzēji, droši vien, ka mēs te kaut kur trināmies kafejnīcā kopīgi. Jēkabā man patīk tas, ka viņa dzīves pieeja ir tāda, ko viņš pats ir summējis tādā ļoti lakoniskā dialogā. Viņš kaut ko tur ir radījis, un cilvēks ir kāpēc tu tur šitā izdarīji? Un Jēkab atbild, manuprāt, ir izcili. Kāpēc ne? Nu, lūk, un tas viņa, kāpēc ne, vai arī latviski korekti sakot, bet kāpēc gan ne, ir jūtama viņa mūzikā vēl, manuprāt, sākot no JRT, kad viņš vēl bija tikko kļuvis no garderobista par komponistu, un tad sākumā skaņu noformētāju un mūziķi, un vēlāk arī sadarbojās ar Meikšānu Valmieras drāmas teātrī, ka jā, viņam ļoti patīk rotaļāties, daudzīties, spēlēties. Un tā kā, tāds čilotāji. Jā, saprot, bet tā čilošana īstenībā ir ārkārtīgi dziļa un patiesa spēja dzīvi pieredzēt tādā ārkārtīgi lielā pietuvinājumā un varbūt pat tādā dzenbudistiskas meditācijas koncentrācijas pakāpē. Un tā kā es jau atkal būšu sabojāt plati un teikšu ar to savu depresiju, kas man valks no agras bērnības, es ļoti agri aizmirsu, vai es nekad nezināju, kā ir spēlēties. Un tieši caur dažādām garīgām praksēm un īstenībā jau visvairāk caur psihoterapiju es nonācu arī līdz atskārsmei, ka tas, ko es gribu atgūt savā dzīvē, ir šī rotaļāšanās. Tas man ļoti patīk Jēkabā. Vienlaikus massive respect tai pašai Annai Fišerai, kura arī reizē rotaļoties un intelektuāli liekot lietā savu mūzikas akadēmijas izglītību gan tradicionālajā kompozīcijā, gan arī elektroakustikā, viņa rada tādas foršas dullas lietas. Un varbūt, ja es gribētu pats sev kaut ko novēlēt, zin kā, tad mēs jau beidzam, ja? Tad novēlējums man pašam sev, ja? Es vēlētos ar katru nākamo savu teātra darbu un vispār jebkuru darbu arvien vairāk gūt prieku no procesa un spēlēties un rotaļāties. Un šajā ziņā man ir liela pateicība jums visiem šeit Liepājā par to iespēju, ko es esmu šeit dabūjis paspēlēties, jo man bija ļoti nepatīkams darba cēliens Latvijas otrā galā Smiltenes novadā, kur es saskāros ar, kā lai saka, citā izplatījumā lidojošiem un par citām vērtībām degošiem cilvēkiem. Un tur gandrīz piezagās atkal tas slavenais izdegšanas sindroms, un tad, kad ļoti organiskā kārtā mani no turienes aizgāja, tad es jau ar Valteru biju runājis, ka mums būs šī sadarbība Liepājā, un man ar Valteram vienmēr ir bijis ar mani galvas sāpes. Tas, ko jūs abi uzskaitījāt par to, tu dari to un to, tas nozīmē, ka Valteram iepriekšējo izrāžu mēģinājumos vienmēr bijis jārēķinās. Es kaut kur aizskrienu, es tur atskrienu, tad es atkal esmu, Edgar, kur tu esi, tev ir jābūt? Jā, šī ir unikāla pieredze. Tas ir tāds mūsu veiksmes stāsts, un īstenībā mūsu visu veiksmes stāsts, ka es šeit esmu bijis. Ne, labi, par jums es nezinu, cik jums tas ir veiksmes stāsts, bet man tas ir veiksmes stāsts, ka es varēju pirmkārt pilnībā atslēgt smadzenes no birokrātiska darba, no kaut kādiem kultūrga pienākumiem, jo es Smiltenes novadā kādu laiku organizēju kultūras dzīvi, bet tas pārsteidzošā kārtā vispār nemaz nav radošs darbs. Tas ir klērka. Līguma darbs.
darbs. Tas ir, jā, te man sveiciens manai bijušajai priekšniecei Velgai Malkalnei, kura tieši ar tiem papīriem vairāk ņēmās, un es vairāk metodisko, pedagoģisko atbalstošo arī kaut kādu tur mikrorajonu psihologa funkcijas veicošu cilvēku darbiem darbojas, bet un tas pat arī bija forši, jo sastrādāties ar citu kultūras namu vadītājiem un palīdzēt viņiem un mācīties no viņiem ir ļoti bagātinoši, bet tieši tā miedarbe ar mūsu šitiem krūmu politiķiem, pašvaldību līmenī, kaut gan es domāju, valsts līmenī arī maz kas atšķiras, ir diezgan iznīcinoši radošumam, jo tad, kad tu esi nostrādājis savu darbu dienu un aizbraucis mājās, un teorētiski tu varētu radīt mūziku, esi radošs, tagad, tad kaut ko šitā, ja? Tu vari tikai kā tāds kartupeles vai pelovmais iekrist dīvānā un vai skatīties kaut kādu seriālu, vai arī spēlēt datorspēlīt, apžēliņu, jā, 41 ar mūsu gads, un viņš spēlē datorspēles. Datorspēles nevajag demonizēt, ja kāds grib spēlēt datorspēles, viņš var spēlēt. Man pilnīgi elektrīta asara uzvaiga par šo ļoti patieso vārdu kopumu, bet arī ar atkarībām uzmanāmies, protams, vai ne? Jā, un tad es zināju, ka man vīd kā tāds gaismas stariņš visā tajā tumsā iespēja atbraukt uz Liepāju, un man šeit būs iespēja dzīvot un strādāt. Vasarā un darīt darbu, kas man nevis iztukšo, bet kas mani māca, bagātina un kā es varu justies, mazliet tagad gan kļūstot tāds klišejs krinčīgs, ka es varu justies svētīts. Tas bija baigi feini. Šis viennozīmīgi, neatkarīgi no tā, vai mūsu izrādē būs uzvara, vai būs ļoti liela uzvara. Es to uzskatīšu par savu 2025. gadu vienu no lielākajiem, skaistākajiem brīžiem. Tas ir tāds brīdis mēneša ilgumā. Ja izrādes devīze ir skaistākā nedēļa vasarā, kur mans iekšējais grammar nācija gribēja teikt skaistākā vasaras nedēļa, tad man bija vesels mēnesis. Jā. Tiem lietuviešiem, kā Ervīns Vārda, mans labs draugs, viņiem nevar uzticēties. Bet loģiski. Viņi bija aizdomīgi, vai ne? Ir, bet viņai tas latvietības gars tomēr labi. Un tā kā es Rasu vienā mēģinājumā mēģināju uzvedināt, pagaidām nav vēl izdevies, ka klausies no tās dziesmas piedziedājumu, mēs to atkārtotu vēl. Vajag uztaisīt dziesmu, ko mēs uztaisam korim, un tad dziesmu svētkos Liepājas teātra koris dzied to, un viss kopkoris dzied līdzi. Tad man ir ticība arī tam, ka tas neuzticamības moments nobeigts. Bet kāpēc to viņai prasīja? Viņi ir štab dramaturgs, ko viņi par dziesmām zina? Dzēnieci, manā skatījumā. Tie domāju, cik viņi ilgi brauks uz to lecu saulīt? Cik var? Tas jau ir kanons, tur jau var braukt 20, 30, 50. Pagaid, netraucēja man būt balti vai pelēki skaudīgam pret Pasties, kāds jau tur vēl bija jautājumi tikko kā. Ne, tu pirms kādām 8 minūtēm tu minēji... Tad atbildot uz šī jautājuma otro daļu, jā, Gaugan? Jā. Tu minēji vārdus Anna Fišere un viņas akadēmiskais... Pareizi, tu par tiem citiem komponistiem, bet mēs jau tikai pa mani. Anna Fišere un Jautrīta Treimane. Nē, Jautrīta Putniņa. Jakabs Nīmanis. Jā, tu arī gribi zināt, kā viņš spēja atcerēties tos visus vārdus? Nē. Es vienkārši to tajā brīdī sāku runāt kā tāds mūzikas žurnālists. Kas es arī esmu. Kas tu arī esi. Redz kā. Un mūzikas žurnālists, tā kā klasiskās mūzikas žurnālists. Neobligāti, ne. Neobligāti, bet arī. Jā, labi, izējas pozīcija, fair point. Un tu mini visus šos vārdus, un tu visā tajā orientējies, tu esi rakstījis arī kritikas par to. Es apšaubu gan to, ka es kaut kam orientējos, gan arī par to kritiku validitāti, tāpēc, ka... Jā, bet tu esi to darījis. Es esmu to darījis, jā. Un tad tas sanāk tāda situācija, kā es būtu režisors, kurš nodarbojas arī ar teātru kritiku. Un te, man liekas, ir kaut kāds... Problēma, konflikts, plais. Kā tu vari... Mēs nonāksim tu pats to dari, tā kā tu pats komponē, bet tajā pašā laikā tu arī ir par to raksti. Tev droši vien ir kaut kas, ko par to teikt. Jā, bet jums nepietiks laika un atmiņas karšu, lai to visu klausītos.
Maza ilustrācija manai diženā mūzikas kritiķa vai, labāk teiksim, mūzikas recenzenta maizītei. Latvijas Radio 3 klasika bija un droši vien joprojām ir tikai citā formātā raidījums Post Factum. Un Post Factum tātad pēc notikuma, ja, kur mēs klasikas žurnālisti gājām uz koncertiem nedēļas griezumā un pēc tam recenzējām tos. Tagad viņi iet uz vairākiem koncertiem, kas ir notikuši nedēļas ietvarā, bet agrāk bija tā, tu aizies vienu koncertu, tu to noklausies, tu to absolūti neizbaudi, tāpēc, ka tu klausies, nu kas tur ir labi, kas tur ir mazāk labi, tad tu vēl izbesī pāris citus cilvēkus, kuriem tu pirms tam gati, mēs varam sarunāt, tu paklausies, es tev pēc tam nointervēšu, pavisam īsti, tas tev galīgi neaizņems, cik daudz laika, ja? Un tev rasa arī, ja? Un ja tu nepaspēji notīties pa to brīdi, kamēr koncertā ir noskanējuši aplausi un cilvēki skrien uz garderobi, nu tad tu esi dimbā, jo es nāku ar savu bārdas skujamu aparātu, jeb diktofonu un es tevi intervēju. Tātad tas viss ir jāapkopo, jāuztaisa un jāpalaiž ēterā 20 minūšu ietvarā. Nu labi, un viens šāds gadījums bija, kur kādu slavenu latviešu aktieri, orķestri. Diriģēja kāds nemazāk slavens latviešu diriģents, kuras pirmā specializācija akurāt nebija orķestra diriģēšana. Un es to koncertu noklausījos, un tas negāja pārlieku daudz pie sirds, kas droši vien bija saistīts gan ar manu briedumu trūkumu, gan ar manu gaumes atšķirību no diriģenta, varbūt arī kaut kādiem profesionāliem parametriem. Un tad es izveidoju šo recenziju raidījumu, un pašam šķita tīri normāli, padarīju savu darbu, bet Latvijas Radio 3 redakcija, bija pareizāk sakot, direktori saņēma zvanu no šī diriģenta ar tekstu: Lūdzu, Raginski, turpmāk nekomandēt uz maniem koncertiem. Es nevēlos viņu redzēt savā tuvumā, un viņš vispār neko nesaprot no mūzikas, kas arī droši vien pilnīgi taisnība. Vot tev post factum. Jo tāds post factum, ka maz neliekas. Un tajā brīdī sveiciens visiem sportiskajiem liepājniekiem. Šeit mans radio žurnālists, vai pareizāk sakot, ētera cilvēka nervs mazliet notrīs, tāpēc, ka tad, kad mēs kaut ko ierakstām, tad vienmēr ir šis ambiences faktors, ko vajag mācēt uztvert vienkārši kā dzīves sastāvdaļu. Tāpat kā, kā kukainīca aizrāpo pār galdam, kaut gan šeit ne, jums ir viss zolīdi. Viņi arī klusāk to dara. Arī fakts, jā. Lūk, un tā ir ļoti nepateicīga nodarbe rakstīt recenzijas, kritikas, jebkādā, labi, pat ne tikai rakstīt, jebkādā formātā. Tāpēc, ka gan mūsu mūziķu vide, gan mūsu, īstenībā arī mūzikas kritiķu vide zināmā, vai kultūras kritiķu vide, vismaz agrāk, varbūt tagad situācija ir uzlabojusies, neprot nodalīt konstruktīvu, profesionālu ieteikumu, rekomendāciju, vērojumu kopumu, ko mēs varam saukt par konstruktīvu kritiku, no personības. Un es to biju piefiksējis kā žurnālists, un tad es to pats izbaudīju neilgu mūžu piedzīvojušajā Latvijas Leļu teātra izrādē Sarkangalvīt un Vilks, kas bija mans laikam otrais teātra darbs. Mēs ar Valteru un arī Uģi taisījām to Leļu teātrī. Kāds pārsteigums. Un mana mīļā kolēģe Henrieta Verholstīnska bija aizgājusies šo izrādi, un tur bija vienkārši L.A. mežā pirmizrāde, kaut kāds jūnijas Leļu teātrī nav kondicionēta, ir nenormāli karsti, bērni ir izbesījušies, mēs esam izbesījušies, arī aktieri ir izbesījušies, un arī Henrieta bija izbesījusies. Un viņa pat neko sliktu neuzrakstīja. Vispār, kā jau mans piesauktais Jākaps Nīmans, viņš skatās, mans labākais pēdiņās komponistu pieredzējums teātrī ir tāds, ka es rakstīju reāli operu. Un es skatos afišu, es neesmu pieminēts uz afišas. Jo kāpēc gan, jā? Lūk, un mūsu komponistus parasti teātrī nepiemin. Un tā bija arī vienā izrādēs, pēc tam pat šķiet Valde Čakarē rakstīja par to, ka vispār spriežot pēc jūsu recenzijas, tajā izrādē mūzikas nav bijis, jo jūs visu pieminat tikai ne mūziku. Tajā brīdī es ļāvos tam savam sīkmanīgajam ego, kuram šķita, kāpēc mani nepieminīt, kā tas būtu jādara. Ne? Pagājušā sezonā bija izrāde, kurā es biju tīri labs, un man pēc tam rakstīja, kritiķi atvainodamās, ka viņi bija uzrakstījusi par mani, bet tad viņi mazliet kā pārlaboja, un es kaut kur pazudu. Un tad tajā recenzijā manis vairs nebija. Un es
tā kā norīju to, un es pat nepajautāju, bet kas tieši bija uzrakstīts, un tā es arī nezinu. Nu tā. No mūžības viedokļa nekam nav pārāk liels nozīmes, bet bišķiņi, zin kā, karotīt atradās un trūktumiņš palika. Nu, un tieši tā, par mums parasti neko neuzrakst, un Henrieta bija uzrakstījusi vienu teikumu, un tur bija kaut kas, ka tur tā mūzika tādās pelēcīgās noskaņās. Nu, mums tur bija spēles starp pelēcīgās noskaņās. Tur bija tieši dialogs starp monohromo un krāsu spektra pasauli plašākā tvērumā, bet, un tur nebija nekā aizskaroša, bet es redzu, tas mans komponists, saprotas, tā radošā, trauslā personība, kurš ir tik ļoti radošs, nu viņa tobrīd dabūja triecienu. Bet tas arī ļoti disciplinējoši, tāpēc, ka pelēks jau arī ir krāsa. Principā krāsas viņas saredzēja. Uģim Brikmanim, lai viņam viegls smiltis, viņam taču bija tas latviešu tur košais pelēkais, vai kā nu sauc, koncertu uzvedums ir Ieva Parša, šķiet vēl galvenajā mūziķis lomā tajā. Nu jā, bet tā recenzēšana un kritizēšana, tā ir tāda sarežģīta lieta, un visās šajās savās pieredzēs apkopoto to vai rūgtumiņu vai nosēdumiņus, es galu galā esmu summējis tādā pieejā, ka ja es nelabprāt, bet tomēr piekrītu kaut ko recenzēt un kritizēt, jo pirmkārt man nav nav tādas pārliecības, ka kādam vispār būtu svarīgas manas domas un priekš kam. Bet labi, ja es to pārvaru un uzrakstu, tad es cenšos rakstīt pozitīvi ieteicošā manierē. Tāpēc, ka es atceros, ka ja man sāp arī katram cilvēkam, par kuru es kaut ko pasaku tajā savā recenzijā, un es negribu nodarīt nevienam cilvēkam pāri. Šis ir pozitīvais aspekts, kāpēc varbūt tomēr ir vērts, ka viens un tas pats cilvēks gan rada, gan arī kaut ko kritizē. Tu zini, nav tik vienkārši, jā, ideālā variantā jā, bet mēs to, kā mēs katrs ar kaut ko cīkstamies, straglojam savā dzīvē, un tas ir tikai normāli, un tad, kad mēs pārāk esam aizņemti ar tām savām sāpītēm vai pārdzīvojumiem, mēs piemirstam, ka tiem citiem cilvēkiem sāp. Un tā ir arī īstenībā mums ļoti skaitliski mazās mākslinieku un kultūras cilvēku tās mini ekosistēmiņas problēma. Mums ir tik maz un mēs esam tik ļoti joprojām traumēti kā sabiedrība kopš padomju laiku aiziešanas, ka mums, varbūt jaunā paudze, tie, kas tagad ir 20 gadnieki, man gribētos cerēt, ka viņi ir krietni atšķirīgi no mums un jau domā citās kategorijās. Pieņemsim, būsim tādā gaišā utopiskā noskaņā, bet mums ir grūti norobežoties no tā, ka profesionāla kritika ir viens, bet tas, ka tāpēc es tev neuzskatu par idiotu, kretīnu, riebekli vai kaut kādā citādā veidā absolūti nicinām radījumu, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jā. Tagad lūdzu kaut kādu viegli izklādējuši jautājumu, lai es pārāk neiegrozīju. Vai ir kāda izrāde tāds sūds, ka te vajadzēja izraut kontaktdaku, vienkārši briesmīga mūzika? Jā. Cik īsi un ātri atbildi? Nē, man ienāca prātā uzreiz vien izrāde, bet to es neminēšu, protams. Jo kādam varētu sapēt. Jā, un galu galā tā izrāde sen vairs nav repertuārā tam teātrim, bet man bija tā, ka es varbūt mazu hintu iedošu, ka šis ir Latvijas skaļākais teātris. Vismaz vienu laiku tur bija, tur katrā izrādē apsēžoties zālē bija skaidrs, ka, ja tu neesi paņēmis līdz ausu aizbāžņus, tad tu faktiski zināmu daļu savu to ausu bārkstiņu, kas reģistrē gaisa svārstības, ko mēs saucam par skaņu, tu būsi pazaudējis līdz izrādes beigām. Jā, tas bija tā neforši. Bet atkal jau, tas, ka man ir mana konkrētā pieredze un tas, ka es zinu ar savu kultūras bagāžu tādu un vēl un šitādu vēsturisku artefaktu, kas ir saistīts, teiksim, ar teātra mākslu vai ar jebkādu citu mākslu. Tas nenozīmē, ka citam cilvēkam tas nav pirmais atklājums. Un īpaši jauniem, naiviem, kas ir pozitīvi teikts, ideālistiskiem un bieži vien diezgan melnbalti domājošiem, kategoriski domājošiem jauniem cilvēkiem ir tā tendence 27 000 reižu izgudrot velosipēdu un pasludināt to par tas ir mans atklājums šajā pasaulē. Tu pieņemam to kā faktu, ka cilvēkiem izglītība mēdz būt fragmentāra, sporādiska, haotiska un nekonsekventa, un tāda ir arī man, tikai droši vien būtu kaut kādā mazliet citā rakursā.
Tas jau gan izklausījās baigi labi. Un vispār es gribu izmantot izdevību un atvainoties visiem šī rezultāta skatītājiem, ka es lietoju nevietā tik daudz sarežģītu vārdu. Tas nav tāpēc, ka es mēģinu izklausīties gudrāks, jo arī par to man nav ilūzija, par to gudrību, bet tā kā es esmu nesen izcīnījis šogad vēl šī gada pavasarī cīņu un aizstāvējis doktora grādu un man ir pabeigta man doktora disertācija par mūzikas cenzūru Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā. Man bija jāraksta un jādomā 7 gadus noteiktā leksostilistiskajā līmenī. Un tas krīt uz nerviem, jo pat tad, kad es mācu savus augstskolas studentus, tad es atceros, ka esi vienkāršāks un tauta pati pēc tevis tieksies, pārtulkojot to no vienas valodas. Vai arī pirms izēja no šīs telpas uztaisi vienkāršāku seju. Es ik brīdīm šajā sarunas laikā iedomājos par taviem studentiem. Nē, par taviem studentiem es tā iedomājos. Tu zini, tik amizanti. Es ceru, ka nav tik ļauna viņi. Nē, es nedomāju ļauna absolūti, bet tev ir kaut kā tāda, tas būs kompliments, kur tu droši vien neuztvers kā kompliments, spriežot pēc tā, kā tu spried par sevi. Tagad tas būs kompliments. Tu atgādini drusciņ to vecās raudzes kaut kādu... Nē, beidz, bet, piemēram, Gunārs Bībers, viņš ir viens no maniem viņš ir tāds mīļams, viņš ir vienkārši kaut kādiem pasniedzējiem, un tieši tāpēc, ka viņš arī bija no tiem, kurš var kaut ko runāt, un pēkšņi vienkārši kaut kādā brīdī sāk citēt kādu konkrētu personību vai kaut kādu, nezinu, operas libretu vai vēl kaut ko, un tā ir kaut kāda tāda ļoti īpaša kvalitāte šajā laikā, kad cilvēkiem ir ļoti īsa atmiņa. Jā, redzi, šeit man šķiet, ka es esmu vismaz zināmu auditorijas daļu apčakarējis. Man pašam tā šķiet. Tāpēc, ka es esmu šad un tad no cilvēkiem dzirdējis par to, kādas man ir plašas un dziļas zināšanas tik daudzās dažādās lietās. Bet tā kā es mērogoju savu zināšanu līmeni ar tādiem cilvēkiem, jā, kā tevis piesauktais Gunārs Bībers, kurš man arī paveicās, viņš un vienu mazu kursiņu Mūzikas akadēmijā lasīja vēl bakalaura laikā, vai ar savu mīļo skolotāju Pēteri Plakidi, kuri, diemžēl, jau zinām laiku nav mūsu vidū, ka kāds bija viņu zināšanu līmenis, cik no vienas puses viņiem bija fantastiska erudīcija, bet cik viņi viegli, nepiespiesti, brīvi un nedidaktiski spēja to visu pasniegt, tad man šķiet, ka es esmu konkrēts līmeņa kritums. Nekas tev ir, kur augt vienkārši. Lūk! Tieši čā. Pacelsim pa glāzei! Par vienkāršākām lietām. Okay. Kas ir tavs muzikālais guilty pleasure, ko tu klausies, par ko tev kauns ir? Šis tik labs jautājums. Jautājums labs, bet problēma tā, ka man laikam šajā dzīves brīdī vairs faktiski ne par ko no mūzikas klausīšanas nav kauns. Labi, nosauc kaut ko, par ko mums ir kauns, ka tu to klausies. Mums varētu būt kauns. Man šķiet, ka jums varētu būt par atšķirīgām lietām kauns. Kaut ko nosauc taču vienreiz. Tā. Es iešu drošības pēc ātrumā savā Spotifyā un paskatīšos, ko es tur esmu klausījies. Man ir ārkārtīgi haotiska mūzikas gaume un es spēju novērtēt arī mūziku no tādiem žanriem, kurus ikdienā es vienkārši neklausītos. Piemēram, country es īsti neklausos, bet es vienlaikus varu nokaifot, piemēram, ja es dzirdu seriālā Landman, kas ir tāds par Teksasas naftiniekiem seriāls, kur ir brīnišķīgais Billijs Bobs Thorntons. Jā, viņš ir vienkārši ģeniāls. Jā, ka tur ir piemeklēta mūzika, tāds riktīgs, smeldzīgs country gabals. Un atkal, lūk, tas, ka šis mākslas darbs uz mani iedarbojas emocionālā līmenī, man tajā brīdī vairs nav svarīgi, vai tā ir augstā māksla, vai tā ir augstā māksla, vai tas ir kaut kas tuvāk tautai. Un atkal tā ir tāda īstenībā viltus dihotomija, nav tur tādas divējādības. Bet katrā ziņā, jā, labi, kas te... Oi! Par ko jums varētu būt kauns? Īstenībā, ja jūs paskatītos manu playlistu, jums tur par šo un to varētu būt kauns. Bet... Es domāju, ka man varētu būt kauns tikai par to, ka es nezinu, kas piemēram, es ar milzīgu baudu klausos joprojām Bumfunk MC Freestyler. Tas nav, tas nav guilty pleasure. Tas nav guilty pleasure. Ok, labi. Ok, labi. Tādā gadījumā
taizemiešu šlāgeris. Nu, arī Arī nav. Bet es gribētu dzirdēt. Es varu uzlikt, bet klausītāji jāpieliek tuvāk pie šitā. Kā tas tur ir? bišķiņ. Nu, uzliksim, pieliksim pie Mums par autortiesībām viss laiks ārā mums. Tas nav guilty pleasure. Pagaidi. Es ļoti gaidu. Tur tūlīt sāksies arī vokāls. Es arī šo klausos. Tu klausies, jā? Jā. Un es savukārt atceros no Bankokas kaut kāda botāniskā dārza, kur randomā skan kaut kāda mūzika, ko es tobrīd neidentificēju un šito piemeklēju stipri vēlāk. Un Šis nav guilty pleasure. tā, labi, šito vācam nost, jo autortiesības un tā. Guilty pleasure. Nu, pasaki man, kas ir tavs guilty pleasure, es varbūt sapratīšu un pēc analoģijas varēšu kaut ko izpunktierēt. Mans guilty pleasure būtu, es nezinu, latviešu aktuālā popmūzika, piemēram. Nu, ja es, piemēram, nosaukšu Bū pirmo albums, tas arī nebūs guilty pleasure. Nav guilty pleasure. Bū, tas ir augsts līmenis. Viņi nāk no... Jā, bet ja mēs tagad sauksim kādu citu, kas mūsu vērojumā būs zemāks līmenis, bet tomēr mums patīk, tad tā būs tāda kā to cilvēku Nu, labi, ja tu klausies, noniecināšana. nezinu, 2014. gada Keitijas Perijas albums, nu, tas ir Tas ir guilty pleasure. Ok, labi. Jā, redzi, īstenībā šādi jautājumi ir pat sarežģītāki. Es laikam, sakot tev, ka es īsti nevaru atbildēt uz šo jautājumu, izteikšu netieši komplimentu sev, kas man nav pārāk raksturīgi, ka es laikam šajā dzīves mirklī maz par ko no tā, ko es pieredzu patiesi un pa īstam izjūtu kauna izjūtu. Tāpēc, ka es esmu savu iekšējo kritiķi, to, kas ir tā mani simboliskie radītāji, es esmu mazliet pieklusinājis, jo man vienmēr, tad, kad es esmu kaut ko uzrakstījis, un tā viena man personības daļa uzreiz, nē, tas nav gana labi, tas nav gana muzikāli, nav gana talantīgi, nav gana profesionāli, it's not enough. Tajā brīdī es vienā mirklī pajautāju pretī šai personības daļai, ok, un kāds ir tavs ieteikums? Nu tad kā man tagad darīt, lai būtu labi? Dod man konstruktīvu piedāvājumu. Un es paritinot savas dzīves papīrus ar rulli atpakaļ, es nevienā brīdī nevaru atcerēties, ka šis paškritiskais aspekts man būtu kaut ko ieteicis. Es saprotu, tas ir psihisks pašaizsardzības mehānisms, kas grib pasargāt no katastrofālas neizdošanās, kad tu vienkārši izgāzīsies tā, ka tu zemē jāielien un jāpārceļas uz citu pasaules malu un jānomaina arī vārds un uzvārds un tā. Tas ir tāda leģitīma stratēģija tai vienai psihiskas daļai, bet no otras puses, tad drīzāk priecājies par katru lietiņu, ko tu izdari, un katru savu tā saukto kļūdu uztver pilnīgi citādāk kā ļoti vērtīgu mācību stundu, jo, piedod, neviens no mums neko savā profesionālajā darbībā nav tik labi mācījies, kā no tām reizēm, kad mums ir šķitis. Tas nebija. Tā ir taisnība. Tāpēc, ka tajā brīdī ir pieslēgusies gan kritiskā analīze, gan tu esi sapratis, ka tu neesi tik krūts bijis, kā tev pašam ir šķitis varbūt kaut kādā vienā tādā acumirklīga uzplaiksnījuma brīdī. Un tu, ok. Un te atkal mēs atgriežamies pie spēlēšanās, ka, jā, tu pieminēji boksu. Es domāju, nevienu te neizbrīnīšu sakot, es neesmu nekad bijis nekas ne profesionāls boksers vai pat ne veiksmīgs amatieris. Es to esmu darījis veselības uzlabošanas nolūkos, jo tad, kad es 20 gadnieku vecumā sapratu, ka man ir liela mute, pa kura es jau biju dabūjis no viena Latvijas laikmetīgās dejas horeogrāfa. Tobrīd vēl Rīgas horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi. Kāju jau viņu raukt pazelt viņus, ne? Jā, un pirotu. Tā kā viņš bija garāks par mani, viņam pat kāju nebija jāceļ. Lūk. Šeit tev contemporary dance. Bāc, es pat no 2 Latvijas tādiem perspektīviem baletdejotājiem esmu pa muti dabūjis savulaik dārziņos mācoties. Lūk, šie 2 trauksmes zvaniņi bija pietiekams tāds arguments, ka Edgari, ja tu šitā turpinās, tu vienā brīdī paliks bez zobiem. Un zobi, kā zināms, mūsdienās ir darks prieks. Tad arī tev gribētos mazāk runāt droši vien. Nu, nē. Gribētos. Es tagad arī mazliet mazāk runāju. Ne šajā kontekstā, pardon. Bet tas jums arī nebūtu baigi izdevīgi, ja es sēdētu visu laiku un tā kā tāds Alvis Hermans.
Labi, atgriezies pie boxa. Jā, labāk par skaisto. Tātad es sapratu, ka, ja tu gribi saglabāt zobus, tad trenējies uz kaut kādā cīņas sporta veidā, lai tu vari aizstāvēt sevi. Un tad es boksā piefiksēju, ka īstenībā tā ir ļoti nomierinoša un meditatīva padarīšana. Tāpēc, ka tad, kad tu nodarbojies ar boksu, līdzīgi tad, kad tu brauc ar motociklu, un šitie motocikli, man pirmais motocikls tās bija, pēc tam es vairāk uz piedzīvojumu motocikliem aizgāju, jo motocikls jau pats par sevi acīm redzot nav pietiekams piedzīvojums, lai tur vajadzētu vēl atsevišķu subkategoriju izdalīt tādu. Jā, tu tik ļoti koncentrējies tai vienai darbībai, vismaz kaut kādā mirklī, kā tu nedomā par visādiem sūdiem savā dzīvē, arī citējot izrādi. Tāpēc, ka, ja tu nekoncentrēsies, tad vairs nāk baigie sūdi. Piemēram, kā boksā vai kā braucot ar moci. Vai kā, piemēram, spēlējot izrādi. Nākas koncentrēties. Pagaid, kas jums tur bija? Jums nedrīkst teikt tēlot, ja? Jūs netēlojat vai tieši spēlēt? Es spēlēju, kā pārējais, nezinu. Man liekas, ka spēlēt ir tas, tas pieņemtais, jā? Korektāks. Nē, es arī negrasījos teikt tēlot, jā. Bet jā, tas ir tas moments. Beidzot, es arī pats pazudu no domas pavadienu, bet tā kā pulkstenis ir pietiekami vēls, tad drīkstam to atļauties. Bet jā, ar to guilty pleasure, var jau teikt, ka šis ir pagaidām mans guilty pleasure, bet tas drīzāk ir kompensācijas mehānisms un tāds coping mechanism. Tu redzēji, kāds viņš ir? Ar kaut kādiem tur dofigā garšu? Tas atgādina seksijas tēlu kaut kādu produkciju, ko izmanto citiem mērķiem. Bet tur viņi tur visādas garšas viņam vienā šitajā resnītī. Smēķēšana kaitē jūsu veselībai, bet kādu vilku pēc jūs skatāties Liepājas teātra pīpētavas podkāstu, tādā gadījumā šobrīd man nav atbildes. Tāpēc, ka te ir interesants sarunas. Nu jau. Kurš sunītim asti cels, ja ne mēs paši, kā sacīt? Mēs jau 5 gadus to darām. Jā. Joprojām. Haidi. Vismaz 19 cilvēku klausās. Jūs esat ļoti apņēmīgi, jā. Šitā te par podkāstiem man laiku pa laikam cilvēks saka, tev vajag savu podkāstu. Jā, visos šajos miljonos patās vēl man vajag, jo tas ir tas, kā cilvēcei pietrūkst. Lielākā daļa podkāstu beidzas pēc 3. vai 5. sezonas. Nē, bet epizodes, jā. Mums ar Māri Mičerevski bija šāds podkāsts, kuram bija tieši 2 sērijas. Jo tas bija vēl Covida laikā, un Mārim bija citas nodarbes, un tad tas mums neturpinājās. Jā, tā kā augstu lēmu prieku no sirds vēlējiem. Klausītājiem runājot, kamēr mēs neesam aizmirsuši. Lūdzu. Mums ir arī joprojām saglabājušies tāda lieta kā Patreoni. Mēs jūs tur gaidām, tur varētu būt arī kuplāks cilvēku loks. Bet tie uzticamie, kas tur ir. Jā, mēs jūs abrīnojam pirmkārt. Mēs jūs vēlamies aplaimot ar šādām te espresso krūzītēm. Jūs visus aplaimosiet vai tikai? 3 no visiem Patreoniem. Tātad pārējos mēs vēlamies apbēdināt? Jā, šādas te espresso krūzītes, piņģerotiņi, tādi, tur var jebko no viņām iemalkot. Un mums tādas ir veselas 3, un mēs tās izlozēsim 3 Patreoniem. Super! Un nosūtīsim uz jebkuru Latvijas malu. Jūs to bez manas starpniecības izdarīsiet? Nē, tu vilksi ārā. Labi, es būšu vainojamais. Tā, un man jāvēl krūzīte? Vai man tev jāvēl tās lapiņas, kas tur ir. Tur ir lapiņas, jā. Viss tas lapiņa kaudzīte. 3. Pagaid, es tagad viņas beig maisu un jaucu un tā. Tā, Pirmā krūzīte aiziet. Pirmā krūzīte aizceļo jūsu patronam ar e-pasta, var minēt, jā? Es īsti nezinu, cik daudz tur tā kā... Nē, nav gari, tas nav personas datu aizsardzības. To pirmo daļiņu varbūt. Jā. Elinusa. Es aiztaisīšu tiet otro pusi, lai redz, jā? Jā, krūzītēm. Apsveicam, laimīgo laimētāju. Tas ir tā kā spēcīgu spēku, vai vajag stiprināt tautoloģijas, bet tas bija pilnīgi nesaistīti un ne ar kādu izrādi. Tā, otrais veiksminieks, un jāteic, tas feminīnais spēks, ja vien te nav nomaksās. Tur ir vairāk Patreones. Gads podkāsts šis taču ir. L. Liepina. Juhu! Nice. Labi, un trešais, vai būs vismaz... Ja, es tūlīt atkal identificēšos, ka tāds male feminists, ja vēl arī trešā būs dāma. You're an ally. I'm an ally, tāpēc, ka trešā laimētā ir S.J. Mudite.
Mudītei arī Super. Sveicam, un mēs mēģināsim kaut kā droši vien tajā pašā Patreonā vai kur ar jums tiks sazināts, un tās nonāks pie jums. Piņģerotiņi. Vai tas bija tāds smalks mājiens, ka šito bodīti ir jāklapē ciet, vai ir vēl kāds jautājums? Nē, ja tev vēl kas sakāms, es nofotografēšu, un to mēs reiz nosūtīsim, vai pēc tam nosūtīsim mūsu mārketingam. Un jūs tikmēr varat kaut ko turpināt ļāpāt. Nu, par ko mēs vēl neparunājām. Šausmīgi daudz ko, protams, kā. Par to, cik piemērot Liepāja ir skriešanai. Es starp citu šo mēnesi dzīvojoties konsekventi uz Ezerkrasts 2 rajonu gāju un nācu no turienes kājām. Kaut arī atbraucis no savas Latvijas puses, es šeit, protams, esmu ar automobīlu. Protams, tāpēc, ka es esmu lauķis, es dzīvoju lauku mājā, nesauksim to par saimniecību, ciemats lauku teritorijā. Nē, es par to, ka, principā jau ir foršākā ideja braukt ar sabiedrisko transportu, bet tā kā tur infrastruktūra absolūti nav piemērota šādām izklādēm. Tur man jau tur luksuņi braukt, mums tur luksuņi staigā. Starp citu, jā, caur Aumeisteriem arī braukt. Teātrim pat ir kaut kāda sadarbība, ar kaut kādu ievadot, kaut kādu kodu, var vēl lētāk atbraukt uz teātri ar luksuņu. Jā, tur ir kaut kāds, bet tad to jūs meklējat kaut kādos Facebookos vai kur. Jā, izdariet to, jā. Lūk, un Liepājā ir dikteni forši paskriet. Esmu izskrējis gan caur Liepājas, līdz kanālam šito Liepājas daļu, gan arī uz Bernātu pusi esmu skrējis. Pagaidām man nav tā kā manam draugam Tomam Grēviņam tik daudz kilometreiz jostas. Viņš jau neapstājas, man liekas. Viņš vispār neapstājas, viņš ir pilnīgi traks. Viņš man arī ir pieteicies un izmantosim šo izdevību publiski izmest šo ideju, lai viņš to arī darītu. Viņš grib man patrenēt manam pirmajam maratonam. Tad es kādreiz arī čilā varēšu aizskriet līdz Bernātiem un atpakaļ. Droši vien varētu arī tagad, bet jāraksta mūziku izrādē. Līdz Bernātiem var skriet, tur ir celiņš līdz Bernātiem. Tur ģintriņš, tur var arī paēst normāli. Es mēdzu skriet vakaros / naktīs, un tāpēc... Naktīs? Jā, kas tu mani? Atkal jau, skriet. Tev gulēt nepatīk? Jā, miega režīms, kas ir ārkārtīgi svarīgs, tā nav mana labākā īpatnība, ka es to nemāku tik labi diriģēt, bet tas nākotnē. Varbūt līdz nākamajam mūsu sadarbības reizē šeit Liepājas teātrī, es domāju, es jūs uztveru kā teātri, simboliskais Liepājas teātris, es varbūt jau būšu iemācījies gan gulēt saulēcīgi iet, un tad es varēšu arī tajos Bernātos paēst tajā vietiņā, jā. Sezonas beigām es atkal... Tagad es skaidri zinu, ka es ar prieku šurp atgriezīšos. Pirmizrādēs mums klājas visādi, bet mums, protams, kad jūs to skatāties, mums jau ir bijis sensacionāls triumfs panākumi, un principā nākamā spēlvaņa nakts ceremonija būs Liepājas teātrī. Viss ir beidzies, un ir pagājis nedēļa, un mēs vienkārši spēlējam šo kā repertuāru vienību, jau esam beidzot, visi ir prom. Daudz režisors ir uz vietas, gan jau pieskatīs, bet Rasai kaut kādu savu projektiņu, kaut kas Ragīnskis jau kaut kur bizenē, jā. Bērziņš arī vairs tur jau tā kā, un tad mēs varam paši tā kā šito darīsim, šito nedarīsim, tad mēs kaut ko pamainām. Tā mēs, jā. Un galā katrs no jums var arī kaut ko mūzikā ielikt tādu, kas un arī izņemt ārā. Epizodes. Un izņemt ārā. Jā, vienkārši jāpiet pie ģirtiņa, un tad jau viss var. Ar ģirtu var sarunāt, jā. Kad tu strādā, mēs tev netraucējam. Tagad mēs strādājam. Un es jums reāli netraucēju vairs, jo es esmu kaut kur citur, un labi, ka tā. Bet jā. Bet tad viņš atgriezīsies. Jā, ja būs lemts, tā teikt, viss ir Dieva rociņās un tāpēc mēs skatu vienam nofilmējam, lai ja tu atgriezies, lai mēs varam nospēlēt tā, kā bija uzlīdz. Tieši tā. Tā ir laba ideja. Bet jā, tā katrā ziņā manas līdzinājās attiecības ar Liepāju ir bijušas fragmentāras un vairāk saistīts ar kādu koncertu vadīšanu Lielajā Dzintarā pareizai, un arī kādreiz relatīvi sirmā senatnē izrāžu apmeklētājiem kā spēlmeņu nakts žūrijai, 20 gadnieks spēlmeņu nakts žurors. Lieliski ideja. Tas atjaunināšana, euthanize the place, citējot Michael Scott no The Office, jā. Tad tagad es esmu kļuvis par Liepājas teātra fanu un būtu tāds patiesi, ja nerakstīt mūziku, tāpēc, ka jūs esat ārkārtīgi forši, jaudīgi un saliedēts kolektīvs, kas man rada iedvesmu un arī vēlas, rada vēlmi
sadarboties. Ne obligāti tikai ar jums, bet vispār atcerēties, ka kopā darot mēs varam radīt vairāk, kvalitatīvāk un vienkārši vairot to prieku. Jo tik daudz sūdu, cik ir šobrīd pasaulē, man šķiet, ka mums ir gandrīz pienākums, ja mēs esam reiz notvēruši to, ka mēs varam izdarīt kaut ko, kas ir ar vismaz teorētiski pluszīme, kas nenodara nevienam pāri, ja viņš nav, teiksim, teātra nīdējs kronisks, tad mums ir pienākums to darīt, kamēr mēs esam, jo baigi ilgi mēs nebūsim. Amen. Tas pat nebija punkts, bet izsaukuma zīme. Vēl mēs parasti lūdzam mūsu viesim ieteikt mūsu nākamo viesi. Tam jābūt kādam ar teātri saistītam cilvēkam. Kur var arī atvilkt uz Liepāju. Viņi visi lielākoties vairāk vai mazāk parādās. Bet es jau ieberzīšos, jo es esmu atklāti sakot ļoti jauns jūsu podcasts dalībnieks un klausītājs. Jau arī grūtāk palika, jau daudz ir bijuši. Vai ne? Ziniet, jūs Baibu Bartkeviču esat intervējuši? Nē. Esam. Es iesaku. Jura Bartkeviča meita, tas ir viens. Viņa ir bijusi daudz saistīta ar muzikālo teātri. Viņai ir bagātīga un brīnišķīga pieredze vērojot Rietumē Eiropas dažādas teātra starpžanru mākslas darbus. Un viņa vienkārši ļoti foršs cilvēks. Viņu var ieteikt. Ņemam vērā Baibu Bartkeviča. Ir bijis Timurs Tomsons no tās lielās oranžās mājas. Bet tas jau bija kur tie gadi? Kur tie gadi, jā. Viņš jau projām taču tur ir. Jā. Labi, paldies. Paldies. Nē, paldies. Rīt 11. mēģis. Jā. Un jūs nāciet uz izrādēm repertuāru pārbaudīt, paskatieties. Latvieši Amerikā ne, bet Amerikas latvieši. Un Spotify tur links Edgars Ragīns. Jā, paklausieties, var pat varbūt nepiesakot, bet var arī piesakot. Var arī nesakot, apžēliņ, protams, ka nē. Piesakojiet, atsakojiet. Lai jums jauka dienā! Vai nakts vai jebkurš dienas laiks. Tā, paldies jums!